valodze. Un, draugi, šeit jau sāk parādīties, tad viņi ir Rīgā. Par viņu izrāda interesi, starp citu, vairāk kārt tikusies ar Raini, vairāk kārt tikusies ar Jāni Akurateri. Un daudziem tā laika cilvēkiem, un tiešām sirsnīgs attiecības viņa izveidojas latviešu rakstnieku Jāni Akurateri. Un līdz pat Dzejnieku nāvei 37. gadā viņi vairāk kārt ir tikušies, un viņa arī pēta un raksta par Akuratera darbiem. Un mana vismīļotā tulkojums vāciski viena no viņa darbiem, tad Akurateri daudz latviski, zina, tam Aurīna to pārtulko. Nu, psihiski slimais trusi. Nē, kā es viņu nosaucu? Vālodze, trusis. Trusi. Trušvālodze. Kāda trušvālodze? Stabilsies? Ai, nu labi, tad neestikot, lai tu saprast. Tālāk. Viņa raksta recenziju par Akuratera klusumu un gaismu. 25. gadā viņa sadraudzējas un ir ļoti labi pazīstama ar Raini. Un viņa arī pēta Raini Dainragu. Uzraksta